Sveiki, šodien ir tā diena pienākusi. Imbolka diena, svētki, beidzot gada cikls ir sācies. Pēc klusēšanas, gulēšanas, atpūtas. Jā, man ir ļoti pacelāts garstāvoklis. Varu dalīties ar to, bet ar mēru. Tā, lai man tomēr paliek mana daļa. Šodien es parādīšu, kā es sagaidu ķeltu dievieti Brigitu, gaisa stihiju, vēja māti sveicinu, sagatavojis esmu cienastu, pēc tam es iešu laukā un nesīšu arī cienastu dabas gariņiem, sveicināšu vēja māti, dievieti Brigitu, jo viņa ir dziedniece, ģimenes sargātāja, pavarda sargātāja, cikla sākuma tāda kā vadītāja, kas parādu izgaismo ceļu, gaismas nesēja, kas izgaismo ceļu, lai mēs varētu mūsu dzīvi sakārtot, saplānot, jo priekšā būs vēl gada 7 svētki, gada cikla 7 svētki, kurus mēs svinēsim. Un aizdedzinām sveci, galvenais dzelteno svecīti. Tā noteikti man ir no bišu vaska, īsta svecīte bišu vaska, nevis ķīmiski ražota no naftas produktiem. Tā, aizdedzinājām. Un, protams, arī uz altārīti gaismas nesējis drakoniņš, meteņa zīmīti, jo 6. februārī ir meteņi, pavasara gaismas svētki, cikla sākšanās. Latviešu un skandināvu tradīcijas ir ļoti tuvas. Spalviņa man te ir, dzeltens svečturītis. Tā, aizdedzinām vīraku, netarīšu stām. Par kodu gaisa stihijai. Svečturītis, elfiem, te ir gaisa stihijas man akmenis, ametists, ozola koka zara gabaliņš no spēka vietas. Tad es sagatavoju lapiņas, ir vērts ugunī lasīt lapiņas, jo šķīvīts man ir šāds no lapiņām. Aktivizējam ar koka elementa eļļiņu. Svarīgi ir arī, cik reizes mēs pilinam, skaitļu nozīme arī ir svarīga. Es tikai nodemonstrēju, kā es
sagatavojuši šiem lieliskiem svētkiem. Un cienas, pats galvenais, jā. Es nereklamēšu no pienu, no kāda ražotājs pirkus, tāpēc, ka ražotājs savu, gribās teikt, balvu, savu ziedojumu saņēmis naudu. Tātad piens ir govs piens, lauku piens, labākais, kurš man agrāk garšoja, tagad man viņš ir par treknu, es tādu nedzeršu, bet ļoti gribētu dzert. Protams, ka nodzert es arī varu. Lejam pieniņu. Ja kāds var dabūt pieniņu tieši no laukiem svaigas lauktu, lūdzu, tas viss labākais, kas var būt. Pārējais pieniņš ies dabas gariņiem, pie dabas. Un, draugi, ņemiet vērā, kad, ja jūs donat kādus ziedojumus, kādus kārumus, kādus cienastus, kādiem saviem smalkās pasaules būtnēm, kādiem saviem palīgiem vai kam, tad dodiet to, ko jūs paši lietojat, kas pašiem ir veselīgs, ko jūs paši gribat, lai nav tā, kad es ēdu to dārgāko, labāko, bet tur akcijā ir lētāks kaut kas ar modificētiem vai kā. Ko jūs paši gribētu ēst, par ko jūs paši būtu priecīgi nobaudīt, ar to ir jādalās, nevis ar to, kas paliek pāri vai kas pašiem liekas neēdams, vai ir ne īpaši piemērots pašu vaidariem. Tā, tad nākamo cienastu maizīti. Šogad es izvēlējos maizīti, rupmaizi, nevis baltmaizi. Balto kviešu maizīti es vienalga nebūtu pirkusi, jo mēs ēdam klīmu maizīti, kas nesatur lipekli. Un es kā nutriciologs, nesākšu tagad runāt un stāstīt, kā jāēd, jo esmu tai pieredzē cauri izgājis, kā ir nepareizi, neveselīgi ēst. Tā kā to es vairāk nevēlos un ēdu tagad, domājot, ko es ēdu. Maizīti, arī nereklamēšu ražotāju. Ražotājs ir populārs un labs ražotājs, Rupmaize. Rupmaize ir arī no labajām rupmaizēm. Mēs sakam no labajām, dārgajām, nevis lētākām maizīti, kā tikko Andris teica, Un rupmaizīt. Kāpēc rupmaize? Rupmaizi izvēlējos tādēļ, ka tas ir tāds vīrišķais simbols šoreiz, jo kviešu maizīti, klīmaizīti man asociējas ar sieviešu enerģiju, rupmaizi vīrišķo enerģiju. Noliku 4 šķēlītes, kāpēc 4, to gan es varu pateikt, tādēļ, ka mēs ģimenē esam 4, es, Andris un 2 meitas pieaugušas. Un tas ir kā simbols ģimenes, ja ģimenē kādreiz nāks klāt arī snoti, mazbērni, tad būs vairāk šķēlītes. Tas ir tā individuāli katrs pēc sajūtām. Tad graudiņi. Graudiņi ir tas simbols, kad no graudiņiem, kurus mēs simbolizē graudiņu iesēšanu, iestādīšanu, no tā izaug raža. Un to mēs varēsim redzēt, kāda tā raža, kā tas cikls tiks plānots. Tas ir no katra arī paša atkarīgs. Un tādēļ es izvēlējos auzu pārslas. Tas arī man asociējas ar veselību, spēku, veselību. Un izvēlējos gan ražotāju, ko, es nereklamēšu, bet mazliet izteikšos. Tā ir pilsēta Dobele, mana dzimtā vieta, mana spēka vieta Zemgale Dobele. Protams, tie jau pārstrādāt graudiņi jau
pilngraudu auzu pārsliņas ēst gatavošanai, nevis sēšanai. Tā, pārējais arī ies pie koka, pie dabas, arā laukā. Un, protams, kur tad bez ābola? Auglības simbols. Mani iemīļotākie auglīši, ābolīši. Tā, mēs noliksim šeit tā skaisti. Tā, labāk būs, jā. Tā, nu ko? Priecīgs jums svētkus, priecīgs Imbolk, ko domājam, jā, ko runājam, ko plānojam. Jo ir sācies jauns gada cikls. Lai drakons jums palīdz, lai pūķis jums palīdz. Esam ceļā. Tā, noliek meža gariņiem, elfiņiem, stihī gariņiem, cienestiņu. Domāju arī par to, lai neko nepiegružotu. Nekādas folijas, nekādi vāciņi, nekādas glāzītes. Lai viss būtu tīrs. Aizdedzināšu svecīti, kurai es pēc tām atgriezīšos nākamajā dienā pastaigājoties ar sunīšiem, savākt svecītes, alumīniju tā kā, trauciņi, kā svecīte. Tejas svecīte ir ievietota. Te akmenī tāds fantastisks iedobumiņš. Tāds kā būtu domāts svecītei, vai nav jauki? Un roža koka, jo ķeltu divietei Brigitai patīk ozols. Šeit ozola eļļiņu man tādas nav, bet man ir rožkoka eļļiņa ēteriskām spēnām. Un pieniņu. Pieniņu izliesim pie saknītēm koka, un tā ir priedīte. Pie priedītes. Priedīte ir visīstākais gaisa stihijas koks elpai, kā es parasti saku, paņemiet ēterisko eļļu, skujkoku, un tā ir elpai. Plaušiņām neslimojiet. Tā, lūk, tā ir viss izlikts, ļoti skaisti. Es ir tā kā tāda skolotāja. Tagad es paskatīšos rūna rākuli. Vai mums saka rūna rākuls, vai mūs ir sadzirdējuši? Mani un Andri sadzirdējuši šīs vietas kariņi. Tā.
Jā, vietas gariņi sadzirdējuši, un viņi man saka, ka lai mēs dodamies mājās, jo līst lietus, ka es esmu uztraukusies un runāju kaut kā brīžiem bezsakarīgi, jo es esmu uztraukusies. Un sunīši skraidā, un starp citu par sunīšiem es gribēju piebilst, ka sunīšus es esmu runājusi ar saviem instrumentiem, caur instrumentiem ar gariņiem, ar elfiem, vai es drīkst ņemt līdzā rituāliem sunīšus, jo nevienmēr un visur drīkst ņemt mājdzīvnieks. Jā, var, es sarunāju, tā kā var arī sarunāt. Kā es to sarunāju, to es nestāstīšu, bet tā kā to var arī sarunāt. Un tas ir noteikti arī jārunā, jo jūs taču ciemos arī neiesiet ar bērniem, kur varbūt bērniem nav tā vieta vēlama ierasties. Jā. Jā, mums arī saka, ka mums jāiet, ka tāds nākās tāds šitas te saprot, ka viss kārtībā, bet ejiet ātrāk prom, jo tas ir kas te notiek.